Domāju, ka man piekritīsiet, gastronomija un restorānu turisms ir būtiska mūsdienu kultūras dzīves sastāvdaļa, un Cēsu novadam šai ziņā ir ar ko lepoties. Te ir gan maigas mazas kafejnīcas, gan viesmīlības nozares smagsvari. Taču šodien raidījumā došos ciemos pie tiem ēdinātājiem, kas tieši pēdējo gadu laikā sasnieguši lielāku popularitāti sociālo mediju platformās, pauž zaļās domāšanas pārliecību, ir iecienītas vietas tieši vietējo vidū un obligāti apmeklējumi turisma galamērķi Cēsu novadā. Savu ceļojumu sāku tepat vecpilsētā, Kārumlādē, kur šķiet noķert brīdi, kad būtu mazāk apmeklētāju, lai mēs ar savu filmēšanu nevienam netraucētu, īsti nav iespējams. Izskatās, ka cēsnieki un pilsētas viesi šo vietu patiešām iecienījuši, un nav jau pārsteigums, šeit top īsta kūku maģija. Es saprotu, ka Kārumlāde ir tāda saldumu karaļvalsts. Tad kas tad īsti ir tas, kā tas viss top, ko tad īsti šeit... Cik dažādas kūkas, cik 17 dažādas sieri vai cik 17 dažādas kūkas šeit? Jau šobrīd ir tā, ka varbūt no sākuma arī bija gandrīz tas skaitlis 17, bet tagad jau kūku skaits krietni vairāk un saldumu. Ir pavisam dažādām gaumēm, no tiem, kas mīl šokolādi, un savukārt tie, kas nemīl, tiem ir augļu garšas, mūsu latviešu upene vai eksotiska marakuja, Paulovas iecienītā kūka un cēsnieku iecienītā kūka miljonārs, un arī ne tikai cēsnieku, arī viesu. Arī mana brāļa mīļākā kūka, kad viņš šeit reizē man brauc. Miljonārs viņa ir viņa mīļākā kūka. Jā, ir cilvēki, kas saka, ka viņi nāks un prieks viņu tikmēr, kamēr viņi kļūst par miljonāru. Un kā tie nosaukumi arī tādi ļoti interesanti, es tā klausos. Ja miljonārs ir vēl kādi nosaukumi interesanti kūkām vai kā tie to? Kūka cēsnieks. Mums ir kūka Brazīlieta, kas ir tapusi pēc mūsu Brazīlijas kopējā ceļojuma jau gadus 3-4 atpakaļ. Tad mēs atradām tādu Brazīlijas garšu, ko mēs ieguvām recepti tur priekš desertiņu, un mēs viņu uzveidojām kūkā mūsu interpretācijā, kāda varētu izstīties īsti Brazīlieta Latvijā. Jā, kas atspoguļo viņa karoga krāsas un arī garšas tā kā. Brazīlija laikam ir vēl viens aspekts. Es saprotu, ka šeit ir ne tikai kūkas, bet ir kaut kāds stāsts arī par Brazīliju. Par draudzību starp latviešiem un starp brazīļiem. Tā ir tāda mūsu mazā sirdslieta. Un ja jums pašām jāraksturo, kur slēpjas Kārumlādes veiksmes atslēga, kāpēc cilvēkiem patīk šeit, kāpēc viņi nāk šeit, kāpēc viņiem garšo tieši jūsu kūks, jo kūku cep daudz. Es nezinu, vai Cēsu novadā, to mēs vēl noskaidrosim. Daudz Cēsu novadā. Bet jūs redz, kā rulēt jau 13 gadus, kaut kas tur ir. Mēs, kad mēs to sākām kā mazu vietiņu, lai mums būtu pašām prieks darīt to, kas mums pašām patīk. Šobrīd mēs vairs neesam tik maziņi un mūsu cilvēku un darbinieku skaits ir pieaudzis, bet mēs joprojām darām to, kas mums patīk. Un daram joprojām no sirds un mēģinam arī komandā ieliedēt to īpašību, kad katrs dara no savas sirds dot klientiem, un tad mēs saņemam pretī. Viens no sadraudzības rezultātiem ar Brazīliju ir kūka cēsinieks. Latviešiem ļoti garšo meduskūkas. Vienas no top iecienītākajām kūkām ir meduskūks. Un šeit ir kaut kas vairāk kā meduskūka, jo ir izmantots meduskūkas plānās kārtiņas. Un pa vidu tās krēmiņš ir mango marakuja un latviešu upene. Un tas ļoti lieliski kopā iet ar meduskūkas kārtām un vienkārši ļoti daudziem cēsniekiem viņi garšo. Tāpēc arī viņai ir nosaukums cēsnieks, jo viņš ir tapis šeit. Cēsīs. Tā ir mūsu izstrādāta recepte. Un arī tas, ka cēsnieki ir dažādi. Un kāds dzīvo Cēsīs, kāds kaut kur varbūt jau ir aizceļojis, bet viņam vienmēr sirdī Cēsīs. Tā. Labi, es gribu nodegustēt, ja jau mēs esam Cēsīs, un tad ir jābauda arī tā cēsnieka kūka. Un Kārumlādē top ne tikai visdažādākās kūkas, bet arī plātsmaizes, pīrādziņi, cepumi, konfektes un daudzi citi gardumi, kas lieliski der gan lieliem svētkiem, gan ikdienas kafijas pauzēm. Abas kafetērijas konditorejas veikala saimnieces ir cēsinieces. Tādēļ piederību vietai sajūtam arī dažādos saldumu dizainos, kas nereti tiek iegādāti kā suvenīri. Mēs cenšamies apmierināt visu klientu vajadzības, vēlmes. Viņi ļoti bieži atnāk ar kādu ideju, un viņi arī realizējas, un pēc tam nodara vēl arī citiem.
Jā. Es mēģinam ieklausīties klientā, cilvēkā, kurš atnāk un kādas ir viņa vēlmes. Un tad tas arī tā mijiedarbība dod tādu labu efektu un uzbur to maģiju. Nedaudz nostāk no vecpilsētas centra jau 6. gadu Cēsu novada iedzīvotājus un viesus lutina restorāns Jāņoga. Un kāpēc Cēsis? Tādēļ, ka šefpavārs Jānis Sproģis pats ir taurenietis un pēc steidzīgās Rīgas dzīves atgriezies dzimtajā pusē, lai atvērtu savu restorānu, kura nosaukums Jāņoga nav nejaušība, bet gan sen atpakaļ izdomāts un izsapņots sapnis, kurš īstenots. Es redzēju tikko, kas virtuvē tapa par mākslas darbu tiešām ārprātīgi ātrā tempā, bet izstāst varbūt par to piedāvājumu vai vispār to restorānu ideju vai konceptu, kāds ir idejas, kas ir tas, ko šeit apmeklētājiem, kas tiek piedāvāts. Jā, tas ir arī cik varam ejam uz tom lokāliem, tas ir tā kā, kā es saku, tas ir Cēsis uz jūsu galdu tiekam pasniegtam uz tā šķīva. Tas ir pēc iespējas, pēc maksimuma, cik var vietējos produktus izmantot un tā tālāk, un tad jau ir tās visas tehnikas, kas man arī ļoti patīk, visu laiku nesēžu uz vietas un mēģinu pilnveidoties un tā tālāk. Tāpēc es saku, varbūt arī biežāk tas ēdiens kaut kur pamainās, izņemot kaut kādu vasaras sezonu, jā, kad tur kaut kāda jau tiek ziemā izstrādāt, un tā vasaras ēdienkarte. Bet jā, tas ir kā daram to pašu, ko visi, bet vienkārši mēģinam to visu apgriezt, lai tu ikdienā it kā tu nevarētu, es nevarētu, bet to, lai tā kā nav tev gluži tas mājas ēdiens, lai tu tomēr jūti, ka tu esi atnācis uz to restorānu, kafejnīcu, ka tur ir ielikts tas darbs un ka to cilvēks nolas. Un, protams, tās ir arī, ko tie piešķira visam tiek pilnveidotas garšas un bagātināts un tā tālāk apstrādāts un visu. Bet, lai tu jūti to atšķirību, gribās bišķi savādāk nekā visi. Varbūt tāpēc mums nav tur. Nezinu, ne tik bieži nesaka, ka nav patstāvīgi, bet tāds krem brulē, tādi standartiņi, tie tiramisu ir višķi nejauka, man viņi negaršo, bet, okay. Un ka var vairāk. Jā, lai nav tā kā ikdienišķi tas ir, ja tur man bija krem brulē, bet viņš bija trifeļu krem brulē. Lai ir, tad tā lai sprākst un tā tālāk. Ir daudz arī tur neveiksmes, bet tā tālāk, nav viņas, kad būtu tādā tā kā, no klienta puses, bet manā, ka tu visu laiku audz, līdz ar to tu sev visu laiku liec to latiņu, visu laiku mēģini to audzēt un tā tālāk. Jā, tur atver to produktu, tur tagad, tur kalē, un tagad tu sēdi ir viens, tur novārīt, un tagad domā tālāk, ko viņu visu laiku tur šitā te arī attīsties, skaties, ko pārējai, tas pats internets, tur kalē himčī var, kāpēc ne, tad pamēģināt. Tā kā nebaidies eksperimentēt. Jā, galīgi nē, visu laiku, tagad ir tik tā kulinārija, man liekas, wow. Cēsis kā pilsēta un kā, es pieļauju, ka pie jums brauc arī drusku tālāk, kā ne tikai paši pilsētnieki, novads un apkārtējās vietas. Cik daudz dod to iespēju attīstīties vispār? Vai nav tā, ka ir kaut kāds viens punkts, ka tu saproti, ka tālāk mēs vairs nevaram iet, jo es nezinu, nav tas apgrozījums vai nav tas noiets, vai tie cilvēki, kas šajā vidē varbūt līdz galam kaut kādas lietas nesaprot vai baidās mēģināt, vai kāda ir tā publika? Nē, publika ir ļoti, ļoti pretim nākoša, bet es saku, es nebaidos ne no vienas grūtības un tā tālāk. Nē, mēs esam, nezinu, pierādījuši vai kā, bet vienkārši strādājot ar visu, patiesu un sirdi un dvēseli. To, es domāju, cilvēki jūt mums to pienesto to vērtību un nebaidīties, kļūdīties un tā tālāk un uzklausīt tos viedokļus visu laiku, ko saka, arī no zāles un tā tālāk, bet, nezinu, man liekas, neviens Covids mūs neaizbiedē, mēs, principā, neesam aizvērušies nevienu dienu ciet. Kaut ko, varbūt. Kaut kādas šķēršļi ir tomēr ceļā, vai ne? Bet, kad meklējam, laužamies cauri un meklējam. Kulinārijā, nē, man nevar apstādināt. Tas nav vēl. Tā ir tava lieta, es saprotu. Tā ir visa mana dzīve. Viss pilnībā es esmu pavārs caurītēm. Tas ir viss. Es tur hobijs, visi draugi. Man principā ir pavāri, man sieva pat pavārs. Un, viss. Nē, tāpēc es domāju, tās grūtības nav. Viņu kā tādu nav.
pāri tiltam, cauri dārzam. Mans ceļš ir atvedis uz Līgetnes pavārmāju. Un sākumā laikam es gribētu vispār noskaidrot, kāpēc to sauc par pavārmāju. Vai te mītu dzīvo un rada daudz un dažādi pavāri, vai tu viens? Jā, nosaukums pavārmāja. Pats sākums bija pavāra radošā māja, bet sapratām, ka tas ir pa garu nosaukums, tad radošo izņēmām laukā un palika nosaukums pavārmāja Līgetnē. Un, šeit mērķis ir, un ko mēs arī darām, ka pulcinām dažādas pavāras pie mums, lai radītu kādas vakariņas. Tur pavisam nesen bija Renārs Purvals ar austerēm. Šī nedēļas nogalē būs Raimonds Tomsons, kas ir pasaules labākais vīnzinis ar saviem vīniem. Un nākamajā nedēļas nogalē Kristaps Sīvs, kurš tepatās Annas hotelī strādā. Tā kā mums ir sava komanda, kuru mēs strādājam, un tad tādos rudens ziemas mēģinešos mēģinām katru nedēļu vai katru otro nedēļu aicināt kādu pavāru, kur mēs piekdienas vakarā kopā strādājam. Šī raidījuma ietvaros mēs dodamies tādā gastronomiskā ceļojumā pa Cēsnovadu, un tāpēc arī esam pie jums atbraukuši, bet varbūt tu vari, es pieļauju, ka katrai ēdināšanas vietai, katram restorānam ir kaut kāds savs koncepts, savs stāsts, kāpēc viņi vispār to dara. Kāds varbūt ir jūsu tā filozofija par to, ko jūs piedāvājat? Šī, ko mēs darām pavāru mājā, man ir sena lolota. Es ļoti daudz gadus, 25 vai pat vairāk, esmu Rīgā strādājis un lielākoties vecpilsētā. Un tad ir daudzi dažādi ierobežojumi. Bet man vienmēr ir gribējies, lai pie pavāru mājas ir dārzs, kur var aiziet pēc garšaugiem, lai mēs varam kompostēt savus atkritumus, pēc tam no komposta atkal taisīt dobes, kur audzēt un vispārīgi domāt par ilgtspēju. Tāda zaļā domāšana. Jā, tieši tā. Arī mēs ēdienkartē mēģinām maksimāli, kas ir apkārt pavāru mājai no zemniekiem. Protams, neiztiek arī no Kenijas vesti produktu un tā, bet cik mūsu spēkos ir, tik mēs mēģinām no apkārtas ņemt. Tu jau nedaudz pieskāries tam manam nākamajam jautājumam, jo man liekas, aizvien biežāk, vismaz es tā esmu novērojusi, pavāri tomēr un arī cilvēki pārceļās uz dzīvi reģionos un saskata, ka te arī ir iespējas. Kas varbūt ir bez tā dārza pie mājas vēl kaut kāda pievienotā vērtība tieši Cēsu novadam, jo izvēlēties jau uz kuru pusi doties ārpus Rīgas ir daudz iespēju. Jā, ir daudz iespējas. Jāsaka gan, kad pirms 6 gadiem, kad es šo ēku iegādājos, pārdodot Rīgā dzīvokli, tad 90% bija skeptiķi, un tad 5% šaubīgi, un 5%, kas šim visam ticēja. Un tagad brauc arī amatbrāļi, saka, jā, tev izdevās. Viņi saka, mēs neticējām, kas šeit brauks. Un Līgetne man vienmēr ir patikusi. Te ir, man hobijs ir putnis, sikspārņu vērošana, un Līgetne ir ļoti daudz smilšakmens pagrabi. Un Līgetne, manuprāt, ir Latvijas vidzemes pērle. Viņa pēdējos gados ir atklāta, cilvēki daudz ir ieraudzījuši, daudz te brauc, bet vēl joprojām ir, kad cilvēki saka, visu mūžu braukājuši garām, pa Pleskavas šoseju un domājuši, ka Līgetne ir tā augšlīgatne un te burtiski 7 kilometrus nobraucot lejā pavisam cita pasaule. Un Līgetne ir tāda, ļoti daudz vēlās šeit pārcelties dzīvot. Jā. Un kā jau Ēriks minēja, dārzs, kas izveidots pavāru mājas priekšā, restorānam sniedz īpašu pievienoto vērtību. Šo dabas vērotāju dārzu mēs pavāru māju esam radījuši līgetniešiem, Līgetnes viesiem, kā tādu vietu, kur apstāties no ikdienas un ieraudzīt kaut kādas mazās sīkās ikdienas norises. Šobrīd, laikam, mēs neesam varbūt īstajā gada laikā atbraukuši pie jums ciemos, bet vai šobrīd arī kaut kas notiek un vēl ir kaut kas izmantojams? Jā, man liekas, mēs esam īstākajā gada laikā. Super! Jo caur dārzu īstenībā var redzēt, cik ļoti katrs no gadu laikiem atšķirās. Šobrīd ir tāda kārtīga rudens aina, tumši brūnie, kaut kas zaļganīgi, oranžīgie toņi. Un īstenībā šis ir mūsu pavāra vismīļākais gada laiks, kad ir vēl mežā ir kādas veltes, sēnes un arī pie zemniekiem vēl ir ražas novākšanas laiks. Šeit kaut kur dobēs vēl ir
ļoti labi augstumu panesošie garšaugi, ko tad mēs arī pavāru mājas virtuvē izmantojam. Tā, es neesmu dārza eksperta, bet izstāst apmēram, kas ir tas, ko es redzu. Tātad šeit ir salvija, te ļoti patīk būt arī ārā ziemā. Šeit ir raudena, ko mēs izmantojam, pētersīlis, lociņi. Tie ir maurloki, jā? Jā, citrona, timijāns, šeit pa vidu vēl pērnās saules puķas, kuras mēs apzināti negriežam nost, jo tos viducīšus zīlītes nāk ēst. Un kaut kur ir arī kaņepu sēklas pa vidu, pupiņas no zutiņiem ievāktās, tā kā mēs cenšamies kā Slow Food biedri attīstīt sen aizmirstās produktu Latvijai raksturīgās šķirnes un atkal celt galdā, tad šī ir arī iespēja caur dobēm mums mazajiem un lielajiem parādīt, kā lietusauga, kā aug sparģelis, kā izskatās pupiņas, kas kābie ķirši ir brīnišķīgi Latvijai raksturīga garša. Bez garšaugiem un dārziņiem pavārmājas dārzā iespējams sastapt arī bites, bet izskatās, ka šobrīd tās devušās pelnītā atpūtā, un tas ir tikai pašsaprotami, daba ir cikliska, un tas, ka dārza ainavi iekrāsojusies rudens brūnajos toņos un bites guļ, nenozīmē, ka viesošanās jāpārceļ uz nākamo gadu. Justīna stāsta, kāda vērtība ir šim dabas tuvumam un cik svarīgi ir to mācēt ieraudzīt. Man liekas, katram gadalēkam ir īpašs skats ne tikai pie mums restorānā šī, bet arī šeit dārzā mēs novērojam, ka ziemā, ja ir kārtīgs sniegs un kārtīga ziema, tad tā kā ziemas pasakā, tur ir kupenes. Savukārt atkal pavasarī, kad sniegs nokūst, tās ir varbūt tāds vienmuļš, bet no zemes sāk līst ārā pirmie zaļie asniņi. Atkal vasarā tas ir tādā pilnīgā pilnbriedā, viss tur no tauriņiem čum un muģi un ziedi, visur ziedi, savukārt atkal rudenī tu redzi, varbūt tā daba tā kā lēnām noslēdzās, bet tie toņi ir tik ļoti intensīvi un tik ļoti brīnišķīgi. Man liekas, katra sezona ir gan dārzā, gan šķīve izbaudāma. Nu jā, un arī jums zālē ir tie lielie logi tieši uz dārza pusi, un man liekas, ka tu sēdi un baudi, un visos gadlaikos var būt skaisti. Jā, un īpaši ziemā, kad mēs jau visi zinām, ka mežā dzīvo stirnas un brieži, bet tad, kad cilvēki vakariņo un redz, ka stirna staigā pa dārzu un apēd pēdējo lapu kāpostu kacenus. Tā arī ir. Tā ir. Vai arī citreiz darba dienās klusītām strādāju pavāru mājā, tu sēdi un skaties pa logu, ārā stirna pastaigājas, meklē, kas dārzā ir palicis. Tā visa tā ir tāda forša būšana, tā sapūšana kopā ar dabu, ka mēs esam tepat, ārpus pilsētas, klusumā, bet arī stirnām ir ok iznākt ārā, iziet cauri dobēm, kamēr cilvēku vakariņām. Protams, viesam atkal patīk paskatīties ārā pa logu. Nu jā, un tādu sajūtu un visu to apkārt esošo, nekur citur jau tu nedabūsi. Jā, tas ir tas tāds par to, ko es teicu. Tas piedzīvojums sākas tad, kad tu esi nolēmis izbraukt ārpus savas pilsētas, ārpus Rīgas vai citas valsts un atbraukt šeit, jo tā ir tāda kā skolas laikam bez ekskursijas. Un tad šobrīd iespēja izbraukt ar savējiem ārā brīvdienās galamērķi izstaigāties pa līgatni, iepazīt līgatnes stāstu un tad braukt pie mums ciemos, tad atkal uz nākamo vietu un iepazīt to reģionu kā tādu galamērķi. Keita! Sveiks, Māri! Sveiks! Sveiki! Prieks tevi redzēt šodien. Vienmēr es viesus tā nesagaidu visus, bet tevi jā. Paldies, es jūtos īpaši šodien. Jā. Es esmu atbraukusi pie tevis ciemos. Man ir ļoti liela vēlme pašai uzzināt un arī skatītājiem izstāstīt, kas tad īsti ir Kests un kāpēc viņš ir tieši Cēsīs. Un varbūt nedaudz tavs stāsts. Kest ir restorāns ar galamērķi, ar pievienoto vērtību. Laikam pasmalks restorāns kaut kādā mērā, bet arī pašā laikā viegls, gaisīgs, mūsdienīgs, savukārt arī cenas ziņā pieejams, ar tādu foršu, vieglu manieri. Un kāpēc Cēsīs? Tāpēc, ka pamatdoma bija šo industriju, kas ir kulinārija, mazliet izsmedzināt ārpus Rīgas. Tātad Rīgā man ir bijis viens no top labākiem restorāniem vairāk kā 4 gadus, un man to gribējās aiznest atpakaļ uz Cēsīm, kas ir mana dzimtā pilsēta. Un nav māksla uztaisīt labu restorānu Rīgā, tev vajag tikai daudz naudas, foršu ielu, un tev ir pilsētas mārketings, tev daudz cilvēki, ir lidmašīnas, lidostas un tā tālāk. Bet to izdarīt Cēsīs daudz cits lielāks izaicinājums ir. Tāpēc mēs izveidojam šo konceptu šādu un Cēsīs.
Nu, kāds ir tas koncepts? Kam man ir jābūt gatavai, ja es vēlos atbraukt pie tevis ciemos? Jā, mēs esam mazliet sarežģīts koncepts, jo mums ir tikai 5 ēdieni. Pie mums cilvēki nāk vienlaicīgi, 7:00 vakarā, sēžās, ēd. Visi ēd. Vienlaicīgi. Pirmo ēdienu, 2., 3., 4., 5. Tā ir tāda kā simfonija, kurai tev jāiet cauri. Tu tur neko nevar izmainīt. Kā es uzrakstīšu šos 5 ēdienus, tev visi tie 5 ēdieni jānoēd. Tā saucās degustācijas ēdienkarte, kur tu nodegustēji 5 ēdienus pa vakaru. Tas aizņem vismaz 2 stundas. Šī gadījumā ir Raimonda Meldera kazasiers, kartupeļs, ola, Grenlandes paltus. Mums ir dažādi produkti, nav tikai vietējie, bet arī no visas pasaules. Kaut kāds pasaules garšas sienas ar cēsniekiem. Tad briedis, avena kokas rieksts un estragona saldējums. Kest logotipā ir tirzniecības laiva, kā tu redzi, arī šeit. Un ar traukiem, starp citu, es pamanīju. Tirzniecības laiva. Senajos laikos, 10 000 gadu atpakaļ, pa Gauju varēja braukt ar laivu, ar buru laivu. Gauja bija pilnībā kuģojuma tādā mērā, kad ir tirzniecības laiva ar buriņu, varēja ļoti ātri līdz jūrai. Un no jūras varēja atvest uz šeit gan garšvielas, gan turistus, un visu pārējo. Un tāpēc būtu bijis ļoti banāli nosaukt restorānu Cēsis vai Venden vai Midland. Tad Kest ir pa lielam ir lībieši, kas dzīvo tanī pusē Gaujai, tur lejā. Lībiešu valodā Kest nozīmē viņa pusi, pārotrā pusē. Un tas bija tāds ļoti loģisks. Viss kaut kā salikās kopā, jā? Restorāna nosaukums mums tieši 4 durvis. Katras durvis ir pa vienam burtam. Nelatvisks viņš ir tāds, tā kā liekas skandināvisks. Un ļoti foršs, internacionāls arī. Kas šobrīd ir ļoti svarīgi. Jā. Nosaukums Kest. Es varu atzīties, esmu pirmo reizi šodien. Ne šodien, bet vispār šeit. Tāpēc varbūt man tā ekspektācija varbūt par šo pirmo telpu no ārpuses likās, ka viņa ir nedaudz plašāka. Bet ienākot iekšā, viņa varbūt nav tik liela, kā man sākumā likās, bet tomēr ir tā sajūta. Te ir sava atmosfēra. Te nebūs kā visur citur. Bet šis, izstāst par šo, ko šis nozīmē. Šis ir tāds, varētu teikt, tāds minimalisms. Latvijā ļoti mazi restorāni ir palikuši, kas ir balti. Kā jūs redzat, pie sienas nav nevienas gleznas, nav gleznas, kur pludinātu baļķus pa Gauju, vai vecās pilsdrupes, vai kaut kas tam līdzīgs. Ko klasiski cilvēki parasti dara. Šeit nav puķes, šeit nav ziedi, šeit ir balts, tāds ļoti asketisks dizains, kur visa emocija un enerģija ir veltīta uz šķīvja un pie galdiņa. Ja gribās bardaku un trūkst, tad mēs skatāmies uz verandu. Veranda Latvijas 20. 30. gadi turīgiem zemniekiem vai arī jūrmalā, ko mēs gribējām ar to pateikt. Tad veranda ir vieta, kur tu uzklāj baltu galdavu, tu uzliec vecās matas servīzi, tev ir foršs ēdiens, laba vīna glāze un mīļas, foršas, sirsnīgas sarunas. Vieta, kur pavadīt jēgpilni un sirsnīgi laiku. Un tad mūsu viesi sēž tādā tā kā verandas dārzā. Un kad viesi ir nobaudījuši vakariņas, vakars vēl nebeidzas. Tad visi tiek aicināti doties apskatīt Kest, jeb saucamo otru pusi. Nu, lūk, un šī ir vieta pēc vakariņām, kad tu esi nobaudījis 5 ēdienus, 2 stundu garumā. Tu vari ielaist vakaru sevī, vēlreiz pārunāt, kas patīk, kas nepatīk. Šī ir vieta pieaugušiem cilvēkiem. Šeit meitenes novelk kurpes, parauj zem svārkiem, ieritinās divānā, neķītras sarunas, alkohols un tā tālāk. Vieta, kur vēlreiz pakavēties, pastīties uz mākslu, foršā atmosfērā, pie labas mūzikas, vienkārši izbaudīt vakaru. Tāpēc Kests, tagad tu saproti, kāpēc Kests ir galamērķis. Jā, visnotaļ. Man vispār liekas, ja tagad es esmu izgājis cauri šim te nelielajam ceļojumam, tad tā sajūta ir tur, ka tajā sterilajā, varbūt nedaudz stīvajā, kaut kādā ziņā telpā, tu izdari to tādu pamatlietu, varbūt tu nobaudi garšīgas vakariņas, un tad tu atnāc šeit, un tad tev ir iestājas kaut kas pilnīgi cits. Tu pilnīgi pretējs. Jā. Pilnīgi. Tas ir kā dzīvē iņaņi, melns un balts, un lielākoties šis ir ļoti liels pārsteigums visiem tiem, un tā atmosfēra, un te viss ir aiztaisīts ciet, un nav ne skaņas, ne laika.
tāds super vieta, kur pazūd laiks un dzīvot tāds baigais skrējiens ir. Un šī ir vieta, kur to var noslāpēt. Es ceru, ka caur šo raidījumu man izdevās jums nodot sajūtu par to, cik aizraujošs un dažādus gastronomiskos ceļojumus iespējams piedzīvot Cēsu novadā, jo es to sajūtu. Un kas nemazāk svarīgi, viss vien rokas stiepienu attālumā. Un kas var būt labāks par šo? Brīnišķīgi!